Termiski modificētas koksnes galvenā atšķirība no impregnētas koksnes ir, ka termiski modificētas koksnes apstrādes procesā netiek izmantota ķīmija, bet impregnētā koksnē tiek izmantota ķīmija, kura iesūcās tikai pāris milimetru dziļumā. Termokoku mēs vienkāršā valodā izcepjam termokaltē, kas ir atklāta tipa, pie temperatūras 215 un vairāk grādu. Procesā tiek izdedzināti koksnes cukuri, sveķi, kā rezultātā koksne iegūst gaišu brūnu nokrāsu. Ja runājam par brūno krāsu, vai tā saglabāsies, ja mēs šo materiālu izmantojam interjerā vai iekštelpās, tad tās šo brūno toni saglabās visu mūžu. Ja mēs runājam par ārā darbiem, tad pēc 2-3 mēnešu saules iedarbības viņš kļūs pelēks. Tirgū pieejams materiāls, kas izskatās pēc termokoka, bet tām nepiemīt termokoka īpašības, jo netiek nodrošināts pareizs tehnoloģiskais process. Lai pārliecinātos par kvalitāti, pieprasa tirgotājiem materiālu ilgmūžības certifikātu.